Labdien, klātesošie! Šodienas Laukos LV atklāšanu turpina diskusija, ierastā vai bioloģiskā saimniekošana. Šo diskusiju vadīsim mēs abi ar portālā redaktoru Ingrīdu Mičāni. Esmu Ivars Bušmanis, Latvijas avīzes redaktors vietnieks. Un mūsu šodienas diskusijas laikā mēs netik daudz meklēsim tās pretstāves starp konvencionālo un bioloģisko saimniekošanu, kā drīzāk varbūt mēģināsim atrast kaut kādus varbūt atsevišķi tādas problēma jautājumus, kas būtu mums kopīgi jārisina. Arī pats uzstādījums ierastā vai bioloģiskā, varbūt bioloģiskam saimniekam liksies neparasts, viņi teiks, bioloģiski jau mums senči sen ierasti saimniekojuši, kas tur tāds, ja. Industriālo likt pretī bioloģiskai arī īsti pareizi nebūtu. Beigās ir industriālas bioloģiskās saimniecības. Pats pirms gada biju Vācijā tādus apmeklēju, kur 5000 hektārus bioloģiski apstrādā. Līdz ar to pateikt, kas ir parastā vai ierastā, mums ir grūti, bet šodien varbūt mēs nopratīsim to, vai varbūt, ka bioloģiskā kādreiz būs ierastā un parastā, un tad būs tāda, vēl kāda cita lauksaimniecība. Pirms sāk diskusiju ar tās dalībniekiem, jūs klātesošos un arī mūsu vērotājs tiešsaistē iepazīstinās Ingrīda, bet man ir lūgums visiem klātesošajiem, diskusijas dalībniekiem, pieaicinātajiem, kad jūs pieteiks atbildēt uz vienu jautājumu, vēlams īsi no viena vārda līdz vienam teikumam. Un jautājums ir tāds, kāds jūsu vērtējumā ir valsts atbalsts bioloģiskajai saimniekošanai? Amplitūda ir ļoti plaša, no haosa līdz mērķtiecīgai stratēģijai. Ja? Kur šai amplitūdā kāds ir jūsu vērtējums, kāda ir jūsu pozīcija, no kuras izejot mēs tālāk diskusijā runāsim, to mēs gribētu uzzināt jau uzreiz, jūs iepazīstinot. Tātad Gustavs Norkārklis, kas ir Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs. Labdien! Uzreiz atbild. Atbalsts, gan Eiropas, gan valsts atbalsts ir labs. Tas tā kā labi saregulēts, noregulēts velosipēds, kuram ik pa laikam vajadzīga neliela apkopa, bet labs. Lauku atbalsta dienesta direktore Anna Vītola Helviga. Labdien! Es vienā vārdā teikšu, jā, atbalstoši, jo izmaksātās naudas summas bioloģiskajai lauksaimniecībai ir pietiekoši lielas, bet arī bioloģiskās lauksaimniecības izaugsme ir samērā augsta, par ko pēc tam mēs varētu patiskutēt. Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece Rigonda Krieviņa. Labdien! Labdien! Es gribētu teikt vienā vārdā. Atbalsts bioloģiskajai lauksaimniecībai ir dāsns. Visu dāsnākais salīdzinot visas 3 Baltijas valstis, jo no lauka attīstības programmu finansējumu Latvija velta bioloģiskai lauksaimniecībai visvairāk, 10%. Paldies! Māris Bebris, kas ir Latgales nekustamie īpašumi valdes priekšsēdētājs, bet jūs vēlaties, lai es jūs iepazīstinu arī kā kooperatīva Biolat Agro padomes priekšsēdētāja. Jā, jo es neesmu valdes priekšsēdētājs šam uzņēmumam, tā kā tas nebūtu korekti. Par uzdoto jautājumu atbalsts ir, atbalsts varētu būt arī lielāks, bet nav skaidri definēti mērķi bioloģiskās attīstības. Nozars skaidri definēt mērķus, ko tam mēs ejam un kas tad ir mūsu mērķis tuvākajā šajā pārskatu periodā. Un bioloģiskās un arī citas pārtīkas veikala vadītājs Vaigēla veikals Elīna Novada. Es rezumēšu un teikšu, ka es novēlu visiem mums kopā efektīvi strādāt uz priekšu. Tā, un pirms tad sāksim mūsu pašu diskusiju. Vispirms novilksim tās robežas, tos rāmis, kādā strādā šobrīd bioloģiskā lauksaimniecība un kā strādā mums ierastā. Cik ir bioloģisko saimniecību, vai to skaits
platības paplašinās, patērētāju skaits paplašinās, nepaplašinās, kāda ir šī brīža situācija un kādas iezīmēs tendences starp šīm abām lielajām lauksaimnieku grupām. Varbūt tas tā mazliet ievadam, un tad mēs sīkāk. Jā, varbūt, ka Anna varētu tieši par bioloģiskām platībām vislabāk zināt, protams. Jā, nu tātad Latvijā atbalsts bioloģiskai lauksaimniecībai sākās no 2004. gada, nu tāds jau mērķtiecīgs atbalsts ar Eiropas Savienības fondiem. Nu, un turpinās vēl aizvien, ja, tātad kopumā mēs tikai platību maksājumos par bioloģiski apsaimniekotām platībām mēs esam izmaksājuši 233 miljonus eiro, bez tam ļoti ievērojams atbalsts ir arī nācis bioloģiskām saimniecībām caur dažādiem investīciju pasākumiem. Bet, nu, protams, tas ir izmaksātais atbalsts, un tad, protams, mēs gribētu redzēt, kā šis atbalsts ir ietekmējis šo bioloģisko lauksaimniecību. Nu, jāsaka tā, ka bioloģiskajās lauksaimniecībai pieteiktās platības ir palielinājušās no 43 tūkstošiem 2004. gadā līdz 258 tūkstošiem 2016. gadā. Tātad 4 reizes apmēram. Ja? Un tas pieaugums ir tāds, varētu teikt, stabils pa visiem gadiem. Katru gadu palielinās svārstības ir tad, kad beidzās periods un sākās periods. Tad kāds iziet no schēmas, kāds ienāk schēmā. Tātad, nu, kas raksturo bioloģisko saimniecību? Bioloģiskās saimniecības pavisam mums ir šobrīd 4088 saimniecības, kas piesakās dažāda veida atbalstiem. 2005. gadā bija 2842, tātad arī pieaugums ir ļoti ievērojams. Ja, pie tam bioloģiskās saimniecības, nu, pamatā ir daudz nozaru saimniecības. Mēs nevaram teikt, ka ir bioloģiskā saimniecība, kas specializējas tikai graudkopībā. Faktiski tā nav, jo bioloģiskās saimniecībām ir jāievēro gan augu seka, gan dažādas citas lietas. Līdz ar to bioloģiskā saimniecība Latvijā, nu, tipiski bioloģiska saimniecība ir no 10 līdz 50 hektāru liela, jo šādu saimniecību īpatsvars pavisam 56% no kopējām 4088 saimniecībām. Ja? Un arī šo saimniecību skaits ir ievērojami palielinājies, ja mēs salīdzinām ar 2004. gadu. Pēdējos gados bioloģiskās saimniecības kļūst arī lielākas, un mums ir parādījušās lielas un ļoti lielas saimniecības. Ir arī saimniecības virs 1000 hektāriem. Tādas Latvijā šobrīd ir 7. Ja? Tā kā arī ir lielas saimniecības. Un, ja mēs paskatāmies uz to, kādi mēs izskatāmies Eiropas mērogā, tad jāsaka, mēs esam samērā Eiropā vidējais saimniecības lielums ir 47 hektāri bioloģiskās saimniecības. Latvijā šobrīd 2016. gadā bioloģiskās saimniecības lielums ir 63 hektāri. Tā kā mūsu vidējā bioloģiskā saimniecība pat nedaudz lielāka nekā vidēji Eiropā. Nu, tas tā varbūt ieskicējam, kāda izskatās mūsu bioloģiskā saimniecība un kāds ir atbalsts šīm saimniecībām. Cik platības aizņem bioloģiski apsaimniekots pret pārējām? Varbūt ne tik daudz absolūtos hektārus, bet kāds tas īpatsvars? Tātad īpatsvars mums ir, es tūlīt atradīšu, 15% apmēram. Jā. 15? Jā. Nu, to mēs tad varēsim salīdzināt ar atbalstu īpatsvaru un citiem skaitļiem. Jā. Tur par to platību daudzumu un īpatsvaru tur ir ļoti interesanti statistika. Ja ņem vispār lauksaimniecības izmantojamo zemi Latvijā, tad tie ir varbūt 12–13%. Ja paņem patiešām apsaimniekoto platību, kas ir pieteikta lauka atbalsta dienestā, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī, tad tas procentu skaits vēl lielāks būtu. Nianses papildināšu Annas teiktajam, ka no visas bioloģiskās platības, par kuru mēs tagad runājam, 70% no visas Latvijas bioloģiskās platības ir pļavas un ganības, zālāji. 10% ir papuve un 20% ir kultūras, sētas dažādas kultūras. Paldies. Tad veikalos tikai zāli neredzam vēl. Jā. Nu, jā. Tā, turpinot vēl, tad tagad man tiešām interesē tā starpība, kas ir, jūs arī minējāt, ka dāsns atbalsts bioloģiskām saimniecībām ir, un es pieņemu, ka tāds varbūt arī ir vajadzīgs, ņemot vērā izmaksas, bet salīdzinot to, kāds ir
atbalsta īpatsvars, tas ir mazāks nekā šis te platības īpatsvars. Nu jau tā, ko es uz kur puses vēl. Redziet, es nosaucu atbalstu par tikai to, kas saucās atbalsts bioloģiskajai lauksaimniecībai, bet jebkurš bioloģiskais lauksaimnieks saņem arī dažādas cita veida plasības maksājumus, tātad saņem pamatplatības maksājumu, vienoto platību maksājumu, zaļināšanas maksājumus, dažādus saistītos atbalstus, visu to saņem bioloģiskais lauksaimnieks. Šo skaitli, ko es nosaucu, tas ir tikai par bioloģisko saimniecību, kas tiek maksāts papildus visām citām schēmām bioloģiskiem lauksaimniekiem. Ja? Tā, lai būtu sapratni. Bez tam bioloģiskie lauksaimnieki ievērojami atbalstu saņem arī investīciju projektos. Jo īpaši tas būtu raksturīgs šajā pēdējā programmēšanas periodā, kur es gan gribu teikt, ka ministrija samērā mērķtiecīgi ir noteikusi kritērijus, lai atbalstītu vairāk bioloģiskos lauksaimniekus. Un šeit, ja mēs runājam par populārākajām atbalsta pasākumiem, kas ir ieguldījumi materiālos aktīvos, tad no visiem šajā programmēšanas periodā apstiprinātajiem projektiem 19% ir bioloģiskai lauksaimniecībai, bet ja mēs runājam par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem, tad šeit savukārt 48% ir apstiprināti atbalsts jaunajām bioloģiskām saimniecībām, kur saimniekos jauni cilvēki. Ja, tā nozare, kur ienāk jaunieši, bioloģiskā lauksaimniecība ir tiešām populāra, ja, gandrīz puse no atbalsta. Tātad, ko saņem jaunie lauksaimnieki, aiziet, viņi strādās bioloģiski. Ja? Tātad, ja mēs runājam par mazām lauksaimniecībām, kas šogad šī programmēšanas periodā arī ir ļoti, ļoti populāra programma, tātad 15,000 eiro saimniecības attīstībai mazajām saimniecībām, tad arī šeit 47% no šobrīd saņemtā atbalsta ir tām saimniecībām, kuras saimnieko bioloģiski. Un kāpēc šāda situācija ir izveidojusies? Tāpēc, ka bioloģiska saimniecības, kuras strādā ar bioloģiskām metodēm, attiecīgi saņem augstāku novērtējumu par projektu. Tātad vairāk punktus par projektu, līdz ar to viņi ir ar augstāku vērtējumu kvalificējas atbalstam. Un tie saimnieki, kuri saimnieko konvenciāli, tātad tik daudz punktus nesaņem. Jā, un šeit arī rodas jautājums, subsīdijas ir ļoti lielas, mēs dzirdējām arī pieplusojas vēl tur šis tas, bet vai bioloģiskā lauksaimniecība Gustava var sacensties ar konvencionālo, jo ražas laikam pa 19% ir zemāks, tā, nu it kā nišas tirgus un tā. Bet es redzu, ka strādā tomēr, ja jaunie aizvien vairāk pievēršas. Jā, pirms atbildot šo jautājumu, es mazliet par statistiku arī pateiktu, ko arī Rigonda pieminēja attiecībā par zālāju platībām. Tas ir ļoti labs skaitlis, ka tik daudz ir zālāju platības, jo bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincips ir tomēr lopkopība, un tur ir lopkopības saimniecības. Un, ja tas skaitlis ietu mazumā, tad mums jāsāk aizdomāties, ka kaut kas nav kārtībā ar likumdošanu vai atbalstu sistēmu un tā tālāk. Bet tas ir ļoti labs rādītājs. Un es, protams, arī negribētu teikt, ka ir lielas subsīdijas. Subsīdijas bioloģiskiem lauksaimniekiem un atbalsts ir, ja skatās, protams, kurā nozarē, bet ir vidējā līmenī Eiropā. Viņš nav pats mazākais, bet viņš ir vidēja līmeņa atbalsts Eiropā. Viņš nav pats augstākais Eiropā. Runājot par konkurētspēju un par attīstību bioloģiskā lauksaimniecībā, statistika arī pierāda, jā, ka mazās saimniecības un jaunie lauksaimnieki domā ilgtspējīgi un ka attīstības modelis ir bioloģiskā lauksaimniecība un tā perspektīva, jo bioloģiskā lauksaimniecība arī, paskatoties statistiku, gan saimniecības skaita pieauguma ziņā, gan platība pieauguma ir ļoti stabili ar augšupejošu līkni. Tieši tādā pašā veidā arī attīstās tirgus, un tas nozīmē, ka ir ļoti liels potenciāls bioloģiskai lauksaimniecībai. Un, ja runā par konkurenci, īsti bioloģiskais lauksaimnieks ar konvencionālo nekonkurē. Tas ir divas dažādas metodas, kā mēs strādājam. Mēs esam vienotā tirgu un tur īsti konkurence mēs tā neizjūtam. Īstenībā konkurence izjūt starp zemes resursu, zemes pieejamību. Tur ir drīzāk konkurence, bet ne tik daudz varbūt par tirgus pārdali. Par noteikumiem, kad atbalsta noteikumi tomēr mainās katru gadu.
Un te līdz ar to ir jautājums tāds, vai paši saimnieki, tie, kas saimnieko, spēj ar savu biznesu tam līdzi izsakot, spēj pārorientēt, pieņem šos noteikumus vai nē, saprot to pamatotību vai nē. Te man ir šis jautājums jāadresē Mārim Bebrim. Es vairāk sākumā gribēju pateikt par to, ka par to finansējumu pieejamību. Šobrīd bioloģiskai lauksaimniecībai ir situācija, kad finansējums ir tā kā jau ar iztrūkumu, ja viņa nav. Tā naudas summa, kas ir paredzēta bioloģiskai lauksaimniecībai, neļauj vairāk saimniecības paplašināt, ja pieteikt jaunas platības. Tas nozīmē, ka var secināt, ka tā nauda, kas ir paredzēta bioloģisko lauksaimniecību atbalstam tiešajos maksājumos, viņas nav tik daudz, kas ļautu saimniecībām palielināties. Pēc būtības jautājums ir, kāpēc tās naudas trūkst. Ja mēs skatāmies iemeslu, varbūt tikai 2 vai negaidīti daudz pieteikušās saimniecības, kas tagad ir izlecis ārā hektāri, būtiski pieauguši, vai arī pieaudzis būtiski platība maksājums īpatsvars uz 1 hektāru. Tas būtu vienīgie iemesli, kāpēc varētu mums šī plānošanas periodā pietrūkt naudas saimniecību attīstībai. Atbildes, tas būtu būtiskākais faktors, jo bez naudas papildus atbalstam arī saimniecības nepalielinās. Ja mēs sakam, ka mums saimniecības palielinājās regulāri katru gadu dinamiski vienādi, tad nē, ja paskatās statistiku, tad saimniecības palielinājās tikai tad, kad bija ļauts vai atbalsta noteikuma atļauj saimniecībām palielināties. Tas bija 11. un 12. gadā, kad saimniecības kopskaits hektāros palielinājās par 10% katru gadu aptuveni. Un tas bija pēdējos 2 gadus, 15. un 16. gads, kad varēja saimniecības palielināties. Pārējā laikā saimniecības gandrīz vai nemainījās par 2-3% tikai. Tā kā jautājums ir, kas noticis tāds, kad mums pietrūka naudas? Labi, pirms ejam tālāk par šiem dažādiem noteikumiem. Es pieņemu to, tad man arī drusku nav skaidrs. Tad, šim plānošanas periodam tas 151 miljonus, 152 gandrīz ir piešķirti. Vai ar tiem mēs nevaram rēķināties, tas nozīmē? Ja pietrūkst? Vai vienkārši ar to summu, kas iedalīt, pietrūkst? Pirmajos 2 gados mēs esam iztērējuši vairāk nekā plānots. Vai kā savādāk? Kur ir tas? Iemesls ir ļoti vienkāršs un skaidrs. Jūs jau pats viņu minējāt kā vienu no variantiem, un Anna arī teica. Pēdējo 3 gadu laikā platības Latvijā bioloģiskās ir pieauguši par 30%, ja tikpat kā 100,000 hektāri ir pieteikti klāt papildus, un līdz ar to mums nauda tērējas vairāk, nekā mēs perioda sākumā sākotnēji bijām ieplānojuši, ņemot vērā iepriekšējā periodā attīstības tendences. Tas nenozīmē, ka naudas mums nav. Mums ir 152 miljoni, kurus mēs visus izmaksāsim bioloģiskajiem lauksaimniekiem. Tikai tas nozīmē, ka ja mēs vieglprātīgi to turpināsim darīt vai turpināsim nemainot sistēmu maksāt tā kā tagad, tad nozīmē, ka pēdējos 2 vai es nezinu cik gadus vienkārši naudas nebūs nemaz, ko maksāt. Bet visus 152 mēs izmaksāsim. Un tādēļ arī ministrija kopā ar lauksaimniekiem un ar bioloģiskās lauksaimniecības organizāciju, kā Gustavs ļoti skaisti teica, veicām apkopi šai sistēmai un domājām, kā to pilnveidot, sakārtot, lai naudu saņemtu tiešām tie bioloģiskie lauksaimnieki, kur reāli ražo produkciju, piedāvā to tirgumu, un atbalsts būtu vairāk mērķēts tieši godprātīgi, skaisti bioloģiskajiem ražotājiem. Drīkst par to, ka atbalsts. Protams, kopējā summa, kas bija paredzēta bioloģiskai lauksaimniecībai, ir par mazu. Mēs arī jau, kad plānojam periodu, protams, vēlējamies, lai būtu vairāk, un mūsu prognozes jau bija, ka lauksaimniecība bioloģiski attīstās Eiropā, un tā popularitāte ir liela, un būs vairāk saimniecība. Bet mums ir jāņem vērā tas, ka tā nav Latvijas valsts nauda, tā ir Eiropas Savienības kopējais budžets, kuru iedala katrai dalību valstī, un kāds viņš nav neizmērojams. Viņā ir noteikta summa, kurā ir jāiekļaujās. Mēs kā biedrība ļoti labi saprotam, mēs labprāt vēlētos vairāk un atļaut jaunām saimniecībām pieteikties, ja tikai būtu Eiropa iedot vairāk naudu, bet tā kā tas budžets ir ierobežots, un nākotnē tās perspektīvas arī nav tik lielas, ņemot vērā visu situāciju, kas Eiropas Savienībā notiek. Tā kā patreiz tas ir tāds kompromiss, ar ko ir jāsamierinās, ka tāda
tik naudas ir, tik cik viņas ir. Naudu vienmēr gribēsies vairāk. Cik es atceros, pagājušajā plānošanas periodā ne tikai jau bioloģiskai, kopā vispār lauksaimnieki kļuva par upuru tieši tam pašam. Ja, kad palielināja zemes platības, kur vajadzēja platību maksājumu summu izdalīt uz pieaugušiem platībām, un līdz ar to arī tas bija viens no nevienīgais, bet viens no iemesliem, kāpēc Latvijas zemniekiem ir zemākie platību maksājumi visā Eiropas Savienībā. Tas ir no tiem iemesliem, ka mēs visu laiku esam strauji augoši zemes platības ziņā. Jā, bet tas nozīmē, ka no kļūdām mēs mācāmies. Ja iepriekšējā plānošanas periodā mums tā platības pieauga, tad kāpēc mēs pirmos šīs 15. un 16. gadā atļāvām vispār platībām pieaugt? Kas bija par iemeslu, ja mēs zinājām, ka tāda tendence platībām pieaugt, ka mēs tagad atļāvām atkal pirmos 2 gadus palielināt platības, lai tagad konstatētu, ka naudas vairs nav? Nu, cik es atceros, bija 300,000 laikam neapstrādātas zemes lauksaimnieciskās Latvijā. Ja? Nu, vairāk gan. Bet tātad es šeit gribētu papildināt to, ka faktiski bioloģiskā lauksaimniecībā ir jāļauj ienākt jauniem lauksaimniekiem, maziem lauksaimniekiem, jo tā ir tāda niša, kur šobrīd ar ģimenes saimniecības var strādāt, kur var strādāt piesaistot tuvākos radiniekus, apsaimniekot nelielas platības un iegūt kaut kādu rezultātu, kaut kādu produktu, jo faktiski šobrīd konvenciālā lauksaimniecībā, es gandrīz teiktu, ienākt jaunam ir ārkārtīgi grūti, ja nepieder ļoti nopietnas kapitāls, jo lauksaimniecība ir ļoti gan darbietilpīga, gan nepieciešamas tehnikas un tā tālāk resursu ietilpīga nozare. Un ienākt jauniem praktiski konvenciālajā graudkopībā vai piena lopkopībā šobrīd ir gandrīz neiespējami, ja nav pieejami milzīgi finanšu līdzekļi, kas, diemžēl, Latvijas sabiedrībā vairumā gadījumu nav pieejami. Tad šī ir tā lieta, kur var ienākt, ja var un sākt to ražošanu ar nelielākiem resursiem, bet ar ļoti, ļoti, ļoti nopietnu darbu. Ja? Un tā kā es domāju, ka tas ir pareizi, ka ļāva ienākt jaunām saimniecībām, bet tas uzrāviens bija ļoti strauji, jo diemžēl parādījās arī daudzas saimniecības, kas ir virs 1000 hektāriem. To, es domāju, ne ministrija, ne lauka atbalsta dienests arī nebija gaidījis, ka parādīsies tik lielas bioloģiskās saimniecības, kur arī tie rezultāti ir dažās ļoti labi, bet dažās arī ļoti apšaubāmi. Tā kā, te ir dažādi, jo mazās nelielās saimniecības, kuras ienāk jauni cilvēki vai mazie lauksaimnieki un veids šo bioloģiskās produktu ražošanu, manuprāt, ir ļoti, ļoti, ļoti apsveicami un atbalstāmi, un par to var tikai priecāties. Līdz ar to arī bija jāļauj ienākt un attīstīties jaunajiem. Tas bija noteikti ļoti pareizi šajā programmēšanas periodā, ļaujot atkal ienākt jauniem spēlētājiem. Gustavam. Jā, es vēl gribēju piebilst to, ka nav aizliegts paplašināt saimniecības. Ir iespējais noteiktais 10% palielinājums, ko plānošanas periodā katra saimniecība var izmantot. Otrkārt, mēs arī strateģiski plānojam, ka mums ir diezgan daudz lopkopības saimniecības, graudkopības saimniecības ir attīstītas, ir, varētu teikt, gandrīz pietiekoši. Protams, vairāk varētu būt, bet ir atļauts pieteikties jaunām saimniecībām tādā nozarē kā dārzeņkopība, kartupeļu audzēšana. Tās ir patreiz mums vairāk kā prioritāras nozares, kur varētu parādīties produkcija vairāk tirgu. Šādas saimniecības var nākt iekšā bioloģiskā lauksaimniecībā un saņemt bioloģisko atbalstu, nav nekāda ierobežojuma. Mēs tomēr plānojam to atbalsta sistēmu. Un otrkārt, saimniecība jebkurā brīdī var iet un certificēt savas platības, savu produkciju, neatkarīgi no tā atbalsts ir vai nav. Tā ir jūsu brīva izvēle, tā ka tas nav pat aizliegts. Protams, ar atbalstu ir daudz vieglāk un ātrāk var attīstīties, bet arī ir saimniecība piemēri, kas jau vairākus gadus bez atbalsta bioloģiski certificēts strādā un veiksmīgi to dara. Labi, ja trūks naudas, tad tiek mainīti atbalsta nosacījumi. Tie ir pareizi, labi, ka tā darīts, vai tie strādā? Kāds ir, Māri, jūsu gadījumos? Kā pareizi Krieviņas kundze teica, tad tiek sašaurināti atbalsta saņēmēju tā kā loks. Līdz ar to tad tie noteikumi izmaiņas arī, var teikt,
samazina to pretendentu skaitu, kas varētu pretendēt uz šīm subsīdijām. Tā kā, Tā konkrēti nosaukt, lai visiem mums būtu skaidrs, par ko ir stāsts, vai tur par kādām garšaugiem, vai vēl kaut ko, par ko tur īsti. Teiksim, pamata lieta, kas visu šogad skāra, tas bija iestrādātie ienākumi par iepriekšējo periodu, kas bija jānodrošina no hektāra. Teiksim, ir nozares, tie paši lopkopi, kas ir augstē ekstensīvi, kas varētu šīs te prasības neizpildīt, jo viņu ienākumi no hektāra var nebūt tik lieli. Protams, tās soda sankcijas, kas tiek piemērotas, nav tik lielas un viņas nav tik diskriminējošas, bet ir pieņemti, teiksim, noteikumi, par kuriem iepriekš nav brīdināti vai diskutēti. Mēs tagad pieņēmām ministru kabineta noteikums, kas bija aprīlī par to, kas ir jāizpilda līdz 31. decembrim pagājušajā gadā. Tas ir jābūt ienākumiem pa 15. vai pa 16. gadu. Es saprotu, ka jūs runājat par to noteikto 200 eiro no hektāra. Tas bija pagājušajā gadā 170, šogad tā laikam tie 200. Nē, tur bija tā, ka... Jā. Mazliet papildinot, pirms es pārēju pie noteikumu grozījumiem, to, ko Bebrakungs saka par to atbalstu pretendentu sašaurināšanu. Es gan domāju, ka varbūt nemaz nav slikti. No vienas puses mēs sašaurinām pretendentus, bet no otras puses es domāju, ka ar šiem soļiem mēs stiprinām tos bioloģiskos lauksaimniekus, kuri ir ienākuši sistēmā, kuri ir sākuši saimniekot. Mēs naudu virzam uz viņiem, lai viņi būtu spēcīgāki, lai tam atbalstam milzīgajiem, tiem 150 miljoniem un vēl daudziem plus miljoniem, būtu pamazām arī kaut kāda atdeve. Jo nav jēga maksāt vienkārši atbalstu, ja mēs nesaņemam pretīm patērētāji, nesaņem pretīm pietiekam daudz kvalitatīvas bioloģiskās produkcijas. Šobrīd vēl šai nozarei ir mazliet tendence būt lēnākai uz tirgu. Gustavs jau gan teica, ka attīstās un diezgan strauji, bet vienalga ir vairākās nozareis tāda tendence vērojama, ka bioloģiskie lauksaimnieki saražo produktu, bet nerealizē viņu jūsu vai kādos citos veikalos kā bioloģisko produktu, bet realizē kā parasto konvencionālo produktu. Un tad bieži vien mums rodas jautājums, tad kāpēc mēs maksājam šo atbalstu, lai saimnieki, nezinu kādu iemeslu dēļ, iespējams, ka ir arī objektīvi apstākļi, kāpēc viņi to dara. Bet es domāju, ka ir jāstiprina mūsu esošie 4000 bioloģiskie lauksaimnieki, kuri šobrīd ir sistēmā, lai ar vien vairāk produkcijas nonāk līdz patērētājiem. Un tādēļ mēs veicām šos labojumus, un jā, ar šo gadu noteikumos spēkā ir norma, ka bioloģiskiem saimniekiem visiem būs jāpierāda savi ieņēmumi no hektāra. Pirmo reizi lauka atbalsta dienests šo normu skatīs 2018. gadā. Mēs ļoti mēreni, ļoti rāmi šo normu ieviesām, un 2018. gadā lauka atbalsta dienests kopā ar certificētājiem skatīs, lauksaimniekam būs iespēja pierādīt ieņēmumus par 2 gadiem, par 16. un par 17. Un iestādes izvēlēsies saimniekam visizdevīgāko, visaugstāko rādītāju. Tāds ir šis solis par ieņēmumiem, ko mēs esam ieviesuši. Bez tam, protams, mēs vēl esam trīs kultūras, ķimenes, koriandrus un mārdaģus pārmainījuši šīm kultūrām kultūru kodus. Mēs viņus turpmāk klasificējam kā laukaugus, jo viņu tehnoloģija ir ļoti līdzīga graudaugiem, un samazinām likmi no 399 eiro uz hektāru uz 107 eiro par hektāru. Jo šīs kultūras nav kā klasisks ārsniecības augs vai garšaugs, kuram būtu nepieciešama tik liela likme. Es gribēju piebilst par minimāliem ieņēmumiem 200 eiro no hektāra. Tas nav tā, ka tas bija pēdējā brīdī, un diskusijas ir bijušas jau gadu atpakaļ. Mēs sākām konstatējot faktu par to ražošanu. Jau arī iepriekšējā periodā bija minimāli ieņēmumi saimniecībām, un arī šajā periodā plānojām tos minimālos ieņēmumus saimniecībām tā, ka tā informācija jau bija. Un, aktīvi mēs kā biedrība ar Zemkopības ministriju sadarbojoties, protams, bija daudz diskusijas un pretēji viedokļi par to minimālo ieņēmumu likmi, kādā veidā viņi administrē, cik viņai lielai jābūt. Mēs esam nonākuši pie kompromisa. Protams, kādam tas varēs radīt sarežģījums, bet tāds ceļš ir jāiet un ir jāuzlabo šie noteikumi.
Paldies. Man neliela piebilde tiem, kas mūs skatās tiešsaistē. Ja jums ir arī kādi jautājumi vai piebildes vai īsi komentāri, tad, protams, to mājaslapā Laukos LV varat izdarīt, ierakstīt savas piezīmes, un tās nonāks pie mums uz galda, un iespējams arī iesaistīt jūs varēsim šajā diskusijā. Bet man tagad jautājums būtu Elīnai par to, kā jūs savā bioloģiskās pārtikas veikalā, gādājot par produkciju, kādu jūs redzat tendenci, kas ir tas, ko patērētājs sagaida no bioloģiskiem ražotājiem? Ko visvairāk vajag? Mēs zinām, ka visvairāk saražo medu, pienu, gaļu, tur aitas, lielopu, ja? Bet kas ir tas, ko jūsu pircēji visvairāk ēd? Es sākšu ar to, ka mūsu veiklā ir pieejama ne tikai bioloģiskā pārtika, arī plašāks sortiments, bet, ja mēs runājam par tām tendencēm, ko mūsu pircēji prasa, tad nenoliedzami viņi vēlas iegādāties visu produktu grozu, kas ir ģimenei nepieciešams, lai viņi varētu paēst. Nav tāda viena konkrēta produktu grupa, ko mēs varētu izcelt, kas pietrūkst un kas mums nebūtu pieejama, bet cilvēki tiešām tā vēlas, lai vienā veikalā ieejot, viņi varētu nokomplektēt visu šo grozu, kas viņiem ir nepieciešams. Bet, ja mēs runājam par to, kādas ir tās prasības no mūsu pircēju puses, tad mēs varam runāt par 5 tādiem stūrakmeņiem, kas ir izkristalizējušies. Un pirmais būtu šis sortiments, lai sortiments būtu plašs un visā gada garumā, kamēr ir šī. Mēs zinām, ka bioloģiski bieži vien saist kopā ar sezonālu ēšanu, bet lai arī tajā periodā tiešām produkti būtu pietiekamā vairumā, daudzumā, un lai šiem produktiem būtu atbilstoša kvalitāte, jo nav noslēpums, ka tieši daudzas mazās bioloģiskās saimniecības savu produkciju atdod realizācijai mazumtirdzniecībā. Un tās daudzām mazajām saimniecībām tieši šie kvalitātes jautājumi bieži vien ir izaicinājumi šo kvalitāti noturēt nemainīgu. Un tas ir tas, pie kā mēs visu laiku cieši sadarbojoties ar zemniekiem strādājam, lai tiešām pircēji saņemtu to, ko viņi ir gaidījuši. Es atvainojos tieši par šo. Varbūt jūs varat uz konkrētiem piemēriem, produktiem pateikt, kā tas ir, kā jūs strādājat ar tiem maziem, ko jums atveda, kraupainu kartupeli vai ābolu, un kā tad jūs tālāk strādājat? Jūs viņiem atsakaties meklēt citu vai kaut kā piekodinat, un nākamā gadā tur ir labāki rezultāti? Kā tas notiek dzīvē? Mēs nākamo gadu negaidām. Mēs risinām problēmas jautājumus šos uzreiz, kad viņi rodas, bet ir tas, ka pieņemot produkciju, mēs veicam šo kvalitātes pārbaudi. Ja produkcija neatbilst tam, kādam produktam kvalitīvam būtu jābūt, mēs šo produkciju nepieņemam. Ja kvalitātes problēmas tiek konstatētas pēc tam tieši pircējam, tad vienmēr tā, ka šie produkcija tiek kompensēts. Klientam tiek kompensēts no saimniecības puses par nekvalitīvo produktu, bet ties darbs ar saimniecību notiek tāds, kad ir mēs vienmēr dodam otro iespēju. Ja pirmajā brīdī mēs konstatējam šīs kvalitātes problēmas, un ja caur darbu tas tiek atrisināts, tad mēs sadarbību turpinam un viss ir kārtībā. Un mēs, es domāju, šo 2 gadu laikā, kopš Svaiga LV strādā, esam nogājuši ļoti, ļoti tālu ceļu tieši kvalitātes jautājumos, bet ja saimniecība nespēja atrast tos veidus, kā to mainīt, tad, diemžēl, ir šī sadarbība jāpārtrauc. Bet tādi gadījumi ir ļoti, ļoti reti, jo saimniecības, ja viņas ir atradušas un noietu, kur viņi savu produkciju var realizēt, viņi ir ļoti interesēti ar mums šo sadarbību turpināt un darīt visu, lai cilvēks pircējs otrā galā būtu apmierināts viņu produkciju saņemot. Kādas ir tās biežākās kvalitātes problēmas? Tas tā ļoti oficiāli nosauks, kas viņi ir salāti novītuši, kaut kas iepuvis. Kas tas ir šīs kvalitātes problēmas? Kas jūs neapmierina? Kāds ir biežāk sastopamās? Es redzu to, kas tieši šobrīd ir aktuāli pavasarī, ir glabājot produkciju jau no pagājušā rudens sezonas līdz šim brīdim, ir tieši tas, ka kādi sakņaugi varētu būt sažuvuši, un to iespējams nevienmēr ar aci var redzēt, bet to var konstatēt klients, tad, kad viņš šo produktu vēlas izmantot. Tas ir, kas attiecās tieši uz sakņaugiem, uz āboliem, kas vēl ir pieejami. Ar salātiem varbūt tā nav, jo biežāk salāti ir nogriezti tieši tajā pašā rītā,
kad viņi arī tajā dienā, kad viņi pie mums arī atceļo. Bet ir gadījumi tieši piena produktiem kādreiz iespējams kaut kā tieši tajā ražošanas procesā, jo daudz no ražotājiem ir mājražotāji, un viņiem iespējams nav tur rūpniecīgi tā metodika tik atstrādāta tā, kā tas varbūt būtu rūpnieciski. Un tad gadās kaut kādas nianses tieši garšas vai struktūras, par ko cilvēki sūdzas, ka viņi nav apmierināti, ka tas nav bijis tā, kā viņi ir gaidījuši. Lauku piena produktiem varbūt šāda ir piegarša, ko, ja mēs esam pieraduši lietot lielveikalu produkciju, kad iespējams, ka tā garša varētu pārsteigt un varētu būt negaidīta. Un ir dažādi šie jautājumi, kas ir jārisina. Tāpat arī vasarā mazajām saimniecībām, kā piegādāt tos produktus, kuriem ir speciāls temperatūras režīms, lai viņi tiktu piegādāt šajā atbilstošajā režīmā, jo tas sevišķi siltā laikā ļoti ietekmē produktu kvalitāti, un tas viņiem arī var būt izaicinājums, jo ne visiem ir speciāls transports vai kā. Tā kā šie jautājumi ir daudz un dažādi, kas kopīgi ir jārisina. Gustavs, starp citu, no biznesa viedokļa, vai jums ir izdevīgāk kā saimniekam tirgot tiešajā tirdzniecībā, internetu veikalā vai vienkārši braukt uz tirdziņu un tirgot tur? Gan. Tā kā bioloģiskā lauksaimniecība ir vairāk daudz nozaru un daudzas nozares attīstītas un neorientējās uz vienu nozaru, tad arī tirdzniecībā tieši tas pats. Gan es, piemēram, pats arī braucu uz tirgu tirgot, gan arī veikaliem veda produkciju, jo dažādāk to darīs, jo lielākas iespējas saprast, kurā virzienā vairāk darboties, un tad ir mazliet drošāk, ka dažādās tirdzniecības vietās tirgot. Tomēr tas nav tā izteikts, ka kaut kas viena nozara vienā vietā tev labāk iet vai sliktāk. Man ir jautājums par biosaimniekošanas un konvencionālās tādu līdzās pastāvēšanu. Kā šobrīd ir, kā izskatās, jo atceramies, pirms dažiem gadiem bija tie gadījumi, kad nomigloja rapša laukus un bites bija pagālām kaimiņam, vai arī jūs pats ķirbjus audzējat un jums tur kaimiņš kaut ko nomiglo ar vēju atpūšu. Kā izskatās, vai iet kaut kas uz labo pusi? Jā, mēs te runājam vairāk par naudu. Varbūt nauda ir liela problēma par naudu, atbalstiem un tā tālāk, bet tas ir ne tik daudz varbūt kopēji lieta, Eiropas lieta, budžeti un visi Brexiti un Eiropas drošība. Bet, ja mēs runājam, kas bioloģiskā lauksaimniecībā ir svarīgākais, ne arī tie minimāli ieņēmumi varbūt nav tas svarīgākais, bet svarīgākās lietas, kas ir bioloģiskā lauksaimniecībā, ir viens, ko tu arī minēji, ir līdzās pastāvēšana starp konvencionālo bioloģisko lauksaimniecību. Un tagad ir ļoti stingri tiek vērtēts, ko bioloģiskais lauksaimnieks dara, kādus preventīvus pasākumus, kādus drošības pasākumus veids, lai piesārņojums nenonāktu viņa laukā, vai ir iztīrīts kombains, ja tiek nomāts no cita lauksaimnieka, vai sējmašīna iztīrīta, vai kāda atstāta buferjosla starp konvencionālo lauksaimnieku, lai tas piesārņojums netīšām nenonāktu uz manu produkciju. Un šī problēma ļoti lēna un ļoti grūti risinās. Patreiz visu atbildību uzņemās praktiski bioloģiskais lauksaimnieks risku. Un tas ir jau Eiropas līmenī arī tiek diskutēts, tomēr, ka to vajadzētu mainīt un ka to risku dalītu gan konvencionālais, gan bioloģiskais, jo piesārņojumu jau rada tomēr konvencionālais lauksaimnieks. Un šī ir problēma pāri visām problēmām bioloģiskā lauksaimniecībā. Arī jaunajā regulā, ko apspriež Eiropas komisijā, šis ir viens no visgrūtākajiem jautājumiem, kuru nevar panākt vienošanos. Jā, par šo regulu jau es atceros runāju 15. gadā, kad bija Rīga prezidentoja šo. Nav tur uz priekšu nekas pavirzījies. Es saprotu, viens no strīdiem bija tieši par to, cik tur drīkst būt atliek vielu procents bioloģiskā produkcijā, lai to vēl drīkstētu saukt par bioloģisko. Kā tur šobrīd ir tur kaut kāds? Virzās uz priekšu lēnām un ir plānots Maltas prezidentūras laikā līdz jūnija beigām pabeigt un panākt vienošanos, bet komentāros es esmu dzirdējis un lasījis jau mūsu saziņā ar citām lauksaimnieku organizācijām Eiropā, ka tomēr aicinās neatbalstīt šo versiju, ko Malta piedāvās, un es domāju, ka to vienošanos stipri šaubos vai panāks par šo jauno regulu. Tad kāds turpmākais ceļš man grūti pateikt. Bet cik tagad tai bioloģiskajā produkcijā drīkst būt kaut kāds? 0,0. Pašlaik, ja? Jā, mēs tā kā vairumtirgotāji nododam garšaugus, un viņiem veids Holandē bioķīmiskās analīzes, tur uz herbicītiem un uz mēslojumu, uz tiem ķīmijas indēm, tā var teikt, ir sastāvs 0,0. Mums ir no nodotās produkcijas
pāris kravas ir atgrieztas atpakaļ, jo tur analīzēs ir konstatēts 0,05 pieaugums. Un tas nāk līdzi no tām zemēm, kas ir pirms tam izmantotas, un viņās tajā zemēs ir palikuši kaut kādi šīs te indes paliekas. Ir jau noteikts, nav noteikts līmenis, ir noteikts vispārējais visai lauksaimniecībai, cik drīkst būt atliekvielas vispār, lai laistu tirgu, bet, lai marķētu kā bioloģisko, tad ir 0 noteikts, un tur tad ir tie strīdi. Bet, ja gribētu vēl piebilst, kādas mums ir, kas ir aktuālās bioloģiskā lauksaimniecības problēmas, atgriezties viens ir tā līdzās pastāvēšana, kas ir ļoti, tur, protams, ir jādiskutē ar konvencionāliem lauksaimniekiem, kā viņi, cik pareizi lieto auga aizsardzības līdzekļus un minerālu mēslus, cik atbildīgi. Te ir viens uzlabojums, protams, lauku bloku kartēs lauksaimnieks katrs var redzēt, kuri lauki robežojās, kuri ir bioloģiski lauki certificēti, ir atzīmēts un kuri nav. Tā kā var sekot līdzi konvencionāli lauksaimnieki, ar kuriem viņi, ja nezinu kādu īpašnieku vai saimnieku, kas ir blakus bioloģiskais, tad viņi var lauku bloku kartēs redzēt, kur lauki robežojās un ievērot piesardzības arī aicināt, jo tas risks nonākt piesārņojumam ir ļoti liels produkcijā. Otra lieta, kad jāmiglo tie paši parastie zemnieki, viņi nevērā vēja virzienu vai, kad vajag, tad to dara. Es neesmu lauku malā stāvējis, kontrolējis. Droši vien, ka daudz neievēro, diemžēl, ja pabraukā pa Latviju, paskatoties, kas notiek ar auga aizsardzības līdzekļu lietošanu, tad tāds man liekas pavērās bēdīgs skats. Tur tā ir ļoti aktuāla problēma, ko vajadzētu atsevišķu diskusiju. Bet, ja es vēl piebilstu, kas ir bioloģiskiem lauksaimniekiem aktuāls šobrīd, viens ir, ja mēs par noteikumiem runājam, tas ir sēklu, bioloģisko sēklu ražošana, sēklkopības attīstība, kas sagādā milzīgi liels problēmas bioloģiskiem lauksaimniekiem. Un otra, ko mēs pieskāramies pie pārtikas un tirzniecības, lai tā pārtika nonāk, tas viens kvalitāte bioloģiskai pārtikai, un otrs ir loģistika, kā tā pārtika nonāk līdz patērētājiem ar marķējumu bioloģisko. Un tas ir tas galvenais. Saražot mēs saražosim un arī iemācīsimies ļoti kvalitatīvi saražot, bet kā tā produkcija nonāks līdz patērētājiem, tas viss grūtākais un sarežģītākais punkts ir bioloģiskiem lauksaimniekiem. Un tas arī ir nākotnes jautājums. Kooperācija, vēl daudz dažādi instrumenti, kā to varētu arī darīt. Es varbūt varu, man ir jautājumi no mūsu skatītājiem daži, un viens no tiem ir tāds, tātad, kādam jābūt attālumam no burkāna līdz šosejai, lai burkānu varētu dēvēt par eko? Anna varbūt zina, Gustavs. Attālums nav noteikts, nav noteikts, tā ir katra lauksaimnieka atbildība. Ja lauksaimnieks pielieto bioloģiskās lauksaimniecības metodes, protams, kas ir šoseja un kāda ir šoseja un kāds ceļš, tur jau tas ir, cik intensīva satiksme. Mums automaģistrāls Latvijā nav, ir attiecībā uz automaģistrālēm noteikti ierobežojumi, bet tā kā mums Latvijā nav automaģistrāls, protams, ja metru no ceļa tur vai divus, tad audzēsim. To arī kontrolē certifikācijas institūcijas. Šādos gadījumos noteikti viņi pārbaudīs šā produkta burkāna sastāvu, kas tur ir, vai nav piesārņojums ar metāliem smagajiem, vai pesticīdu atliek, vai vēl kaut kas. Tur tiek stingri kontrolēts, un tā, ka šādos gadījumos saimniekam nebūs iespējams droši vien izaudzēt burkānu un nosertificēt viņu un pateikt, kas bioloģiskais burkāns. Ja tur uztaisot analīzi, droši vien, ka varētu parādīt kaut kādas atliekvielas. Droši vien būs vēl jautājumi, bet man ir tāds, uzklausot Gustavu un arī, ko iepriekš minējāt, mums viss tas, kas ir plānots bioloģiskā lauksaimniecībā šobrīd, tā teikt, ierakstīts vai ieplānots ir lauku attīstības plānā. Bet atsevišķi bioloģiskā lauksaimniecībai, ja tā var teikt, savas stratēģijas nav. Es nesaku, ka vajag, tas jāpasaka jums, vai vajag vai nevajag, jā. Es tikai redzu, ka bioekonomikā tāda stratēģija top, vai laikam jau pat ir pieņemta, bet attiecībā uz bioloģisko saimniecību nevien zemkopības ministrijas mājaslapā nav atsevišķas sadaļas tieši tam, bet arī nav šādas stratēģijas. Kāds ir jūsu viedoklis? Tos daudzos jautājumus, ko pat Gustavs nosauc, jūs paši pārējā pieminējāt, lai būtu skaidrāka virzība tiem pašiem jaunajiem, ko minējāt, kā lielisku tendenci, ka daudz jaunie ienāk bioloģiskā saimniekošana, lai viņiem būtu skaidrs, kas sanāk, uz ko iet, uz kādu produktu patēriņu iet, uz kādi spēles noteikumi, vai to vajag kaut kā kopīgi sanākot kopā organizācijām nodefinēt un pie tā arī pieturēties. Jūsu viedoklis. Jā. Es gribētu
Es domāju, ka šāds es nezinu, vienalga viņu sauc par stratēģiju vai kāds dokuments nozarei pašai varētu būt noderīgs, jo mums ir ļoti labi piemēri aitu nozare, gaļaslopu nozare, man liekas arī kazas, strādā pati nozare strādā pie šīm stratēģijām. Tas nav vairs tie laiki, kad no valsts būtu jāliek priekšā kaut kādas stratēģijas un noteikumi, kā ir jāsaimnieko. Ja nozare pati tik tālu nonāks savā domāšanā, ka šo stratēģiju vajag un varēs vienoties, tad tas būtu tikai apsveicams. Nu, es teiktu tā, ka bioloģiskā lauksaimniecība tas ir dzīvesveids. Tas ir tāds, var teikt, mūsu sabiedrības izvēle dzīvot bioloģiski tīri, patērēt tīru enerģiju, un tas ir dārgi. Tas ir noteikti dārgāk nekā tradicionālā, konvencionālā saimniekošana. Un līdz ar to, vai mēs kā valsts varam to atļauties un kādā apjomā, tas tomēr būtu vajadzētu definēt no valsts pārvaldes puses, kādā apjomā mēs varam tērēt, cik daudz naudas mēs varam tērēt šai lietai. Mēs kā sabiedrība varam teikt, jā, mēs gribam daudz, bet ja mums pasaka, ka jūs par to maksāsiet 3 reizes vairāk, saņemot šo pakalpojumu, tad viss saka, varbūt nē, varbūt paliekam pie vecā. Tas ir, pieņemsim, runa par atjaunojumiem elektroresursiem, kas ir dārgāk. Mēs visi gribam būt zaļāki, bet par to jāmaksā. Un no mūsu kopējā, teiksim, publiskās naudas. Un līdz ar to tas ir runa par to, ka mēs kā nozare gribam attīstīties, augt, būt spēcīgāki, bet vai mēs kā sabiedrība to varam atļauties? Manuprāt, ka mēs kā valsts šobrīd jau to esam pateikuši un jau sakam 2. plānošanas periodu, ka, piemēram, lauka attīstības plānā mums ir ierakstīts, ka 10% no visa lielā lauka attīstības plāna finansējuma mēs veltam bioloģiskai lauksaimniecībai. Tas ir, ja, piemēram, salīdz ar investīciju apjomu, ar investīciju naudu 300 miljoni, tad tas ir puse no tās naudas, ko mēs maksājam visiem pārējiem lauksaimniekiem investīcijās. Šo soli Latvijas valsts ir pateikusi, ka mūsu bioloģiskā lauksaimniecība ir svarīga. Jā, bet bez tām detaļām sanāk, ka mūsu atbalsts uz 1 hektāru visu laiku samazinās. Ja mēs paņemam kopējo izmaksāto naudu par tiešajiem maksājumiem par bioloģiju, paņemam hektārus, cik ir pieteikti vai atbalstīti, vienkārši summu izdalām pret hektāriem, mēs dabūnam kaut kādu ciparu. Un katru gadu tas cipars iet mazumā. Jā, bet tā es saprotu, ka ir nozares izvēle, lai ielaistu iekšā jaunas spēlētājus, kopā ar to naudas smaku ir jādalās. Ja nozare pati nospriež, ka nē, mēs nevienu klāt nelaidīsim, mēs vecie tik vien strādāsim, un tad jā, tad paliek summa fiksēta. Bet tad ir jautājums faktiski Gustavam, arī par šo stratēģiju, kā jūs, kā asociācijas vadītājs, saredzat vajadzību pēc tā vai nē? Noteikti mēs esam arī šogad, mums bija biedru kopsapulce, kurā arī nolēmām, ka mums ir nepieciešams izstrādāt Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas mūsu stratēģiju, mūsu redzējumu turpmākajiem gadiem bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai. Protams, ņemot vērā arī kopējo lauksaimniecības politiku, kas tagad tiek plānot nākošajam periodam, uz to mēs arī tad kopā, ņemot vērā, kas tur tiks teikts un kādas iespējas un kādi instrumenti tiks piedāvāti vispār kopējai lauksaimniecības politikai, tad arī mēs kopā arī izstrādāsim šo mūsu stratēģiju, mūsu redzējumu, ko mēs gribētu izvirzīt kā prioritāti. Noteikti tas ir vajadzīgs, tas mums būtu tāds ceļš, pa kuru virzīties. Piebildīšu, ka iepriekš arī bija jau izstrādāt kopā ar Zemkopības ministriju, bija plāns līdz 12. gadam ar atbildīgajām institūcijām, kas jāizdara, un lielākā daļa no tā plāna arī tika sasniegts, protams, ar niansēm. Bet droši vien, ka arī gatavosim, mums paredzēts ir tuvāko gads, 2 būs arī izstrādāts plāns, un uz nākošo plānošanas periodu, tā kā tas arī būs, un tas ir vajadzīgs, protams. Vēl piebildīšu, ka Nacionālā attīstības plānā valstiski ir noteikts 1 parametrs, procenti no kopējas lauksaimniecības izmantojamās zemes, cik jābūt bioloģiskajai lauksaimniecībai. Nesen bija sarunas, ka mainīs un varbūt vairākus tomēr parametrus ielikt iekšā Nacionālā attīstības plānā, izmērāmus parametrus, kā attīstīt, kāds tas varētu būt attīstības ceļš bioloģiskā lauksaimniecībā. Ne tik daudz varbūt ar finansējumu piesaisti, bet ne tikai hektāru procents, bet vēl vairāk parametri varbūt produkcijas daudzums, saražotās, realizētais, eksportētais, tādas lietas, kā tas attīstās. Te ir 2 jautājumi no skatītājiem, kas attiecas tieši uz tiem obligātajiem uzrādāmajiem 200 eiro ienākumiem no hektāra. Rihards jautā,
Man ir 10 gaļas govis un deklarētās platības 94 hektāri. Kā es varu gūt ienākumus 18,800 eiro no tam savām govīm? Un Dace jautā, kādas būs sankcijas, ja nav tie 200 eiro? Man ir gaļas lielopi, man nav naudas, lai es varētu nomaksāt, ja man nav šie ienākumi. Tātad par šo. Rigonda vai? Par sankcijām runājot, pirmo reizi, ja konstatēs, ka nav šī ieņēmuma, tad tiks izteikts tikai brīdinājums. Otro reizi tad sankcija būs 10% no atbalsta apjoma, un trešajā gadā tie būs 25% no atbalsta apjoma. Tā kā, No bioloģiskā. Es atvainojos, no bioloģiskā. Jā, un par pārējo, tad katram tomēr ir jārēķina pašam. Un kā jau es teicu, skatīs 2 iepriekšējos gadus, un ja, piemēram, 17. nebūs labs un 16. būs tas rādītājs izpildīts, tad ņems vērā 16. gadu. Es varu papildināt arī tā runājot ar lauksaimniekiem dažādās konferencēs, un pēc šīm konferencēm, tad man bija saruna ar vienu lauksaimnieku arī, kuram ir gaļas lopi. Tā pašā laikā, viņš saka, ka viņš nevar izpildīt šos nosacījumus, bet, ka parunājam dziļāk, viņam arī ir zemenes, un viņam ir vēl kaut kas, kur faktiski, ja ir kaut pushektāra zemeņu vai hektāra zemeņu var iegūt ļoti daudz un nosekt šos ieņēmumus, jo uzrāda tirgu ieņemtās summas un tā tālāk. Tā kā es gribu teikt, šeit tad arī katram varbūt jāpadomā un jādažādo šī sava saimniekošana, jo mēs redzam, ir ļoti daudz nozaru saimniecības un arī tās jaunās saimniecības, ka mēs nākam šobrīd, ļaujam ienākt bioloģiskā lauksaimniecībā, jau ir augļkopība un šīs lietas, dārzeņkopība, kur to atdevi var dabūt. Tā kā, varbūt, ka lauksaimniekiem vajadzētu padomāt un tomēr tad variēt, jo kā jau teicu, 18. gadā nekāda sankcija netiks piemērota, kaut ko padomāt vēl dažādot, bet arī gaļas lopi, viņi jau kaut kad jau tā realizācija sākās. Nav jau tā, ka viņi tikai ganās un ganās. Kaut kad realizācija sākās, un tiem ieņēmumiem ir jābūt. Varbūt, ka ir jēga atkarībā no produkcijas veida diferencēt šos ieņēmumus, ne? To neļauj Eiropas komisija, un tas ir neatbilstoši Eiropas regulām. Tā kā šis horizontālais nosacījums uz visiem tie 200 eiro, es domāju, ka šobrīd zemnieks to zina, tā kā viņam jāseko, kas viņam šogad notiek, un varbūt, kad jāvarē arī tā sava saimniekošana kaut kādas jādažādo. Ļoti īsi par ieņēmumiem. Protams, mums arī bija biedrībai pretenzijas par to lielumu, 200 eiro, cik tas ir. Ir daudzām saimniecībām, kas ļoti ekstensīvi strādā un varbūt nav uz tirgu orientētas, būs grūti izpildīt, bet ir dots laiks, ir tie 2 gadi, kuros apskatīties tos minimālos ieņēmumus. Te ir viena piebilde, ja saimniecība mērķiecīgi tikai un vienīgi balstīsies uz to, kas ir rakstīts noteikumos, izpildot tās minimālās prasības, tad viņiem, protams, ļoti grūti būs izpildīt tos minimālos ieņēmumus. Ja tikai paļaujās uz noteikumiem, kas tur ir prasīts izpildīt, tad būs grūti. Ja saimniecība strādā normāli, plāno savu biznesa plānu, tad ļoti liela sarežģījuma nav. Pie tam ilgstoši esošām saimniecībām tas neradīs problēmas. Jā, jaunām saimniecībām, kas tikko attīstās 2, 3 pirmie gadi, būs ļoti smagi, bet tā kā tas sankciju mehānisms ir ļoti, ļoti tāds viegls un nav tik liels tā, ka es nedomāju, ka tas varētu kaut kā būtiski ietekmēt saimniecības pastāvēšanu. Tā kā nevajadzētu, man liekas, tik daudz satraukties. Tad Aija Riekstiņa jautā, kāpēc apsveicam mēs šeit tagad mazās saimniecības, bet nav iepriecinošas jūsu skatījumā lielās, kas ražo vairāk un mazās ražo pašpatēriņam, lielie tomēr pabaro cilvēkus. Varbūt šeit nepareizi ir saprast tas, ko es teicu. Es teicu, ka vieglāk ienākt vispār schēmā šobrīd ir tomēr ar mazākām platībām, ka tā tendence, ko mēs arī redzam, ka lielākā daļa no Latvijas bioloģiskām saimniecībām ir no 10 līdz 50 hektāru apmērā. Bet, protams, ir lielās un ļoti lielās saimniecības, kuras uzrāda izcilus rezultātus, bet ir arī dažas lielās saimniecības, kuras neuzrāda izcilus rezultātus. Ja, tā kā, te ir ļoti dažādi. Ir lielās saimniecības, kurām ir virs 1000 hektāriem, kuras ražo gan pienu,
un citas lietas, un patiešām ir izcils, no kurām var mācīties daudzi citi, bet jautājums, vai daudz vēl tādas saimniecības var izveidoties, un vai daudz var uz šo apjomu, kas Latvijai ir pieejams, ko jau mēs tikko runājam, vai var vēl ienākt 1000 hektāru saimniecība, es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti sarežģīti, ja? Un Artūrs jautā, tātad vai bioloģiskās saimniecības sējumiem jānorāda tie paši 60%, kas konvencionālajiem? Tas ir runa, tad šeit ir runa par to, vai 60% no platības ir jābūt sektām ar kultūru, jā, ar to pamatkultūru. Ja, tā kā nevar būt nezāles vairāk par pusi un stipri vairāk. Ja. Diemžēl mums ir tādas saimniecības, kur aizbraucot uz lauka pat nav jāskatās, tur pat nav ko skaitīt, jo tas ir tā kā tādā strīdus gadījumā, kad, ja inspektors aiziet uz lauka, tur pieņemsim, ir ķimenes, un tur tā kā tomēr, vai tur ir tās ķimenes pārsvarā, vai nav, tā kā tad mums būtu jāskatās un jāvērtē. Bet, diemžēl, mēs jau aizbraucam uz dažiem laukiem, kur mums pat nav ko skaitīt un vērtēt. Tur jau ir tikai nezāles, un ja mēs to iesēto kultūru redzam tik, cik mēs viņu redzam, tad šādus laukus mēs neakceptējam, mēs nevaram uzskatīt šo par bioloģisko saimniekošanu. Tad mums ir strīdi ar dažām saimniecībām, jo ticiet man, ar normālu ražojošu saimniecību nav strīdi, neviens neskrien un neskaita nezāles. Ja? Strīdi ir ar tiešām problemātiskiem un ļoti problemātiskiem laukiem, kur pēc tam mums ir tiesvedība, tad ir jāpierāda, vai tur bija tas kultūra augs vai nebija tas kultūra augs. Un tikai šiem gadījumiem tad arī ir ielikta šī norma, lai mums attiecīgi mēs varam iet uz tiesu un argumentēt, jā, šeit nebija, jo pretī stāv uzņēmējs, kurš saka, nē, es šeit sēju, bet ja tu iesēji, tev arī tālāk tas kultūra augs ir jākopj, un no viņa ir kaut kas jāredz, ka viņš tur aug. Tāda ir mūsu nostāja, līdz ar to, jā, mums ir sāpīga pieredze ar dažām saimniecībām, ļoti dažām saimniecībām no visa bioloģiskā saimniecību fona, jo tas tiešām neskar normāli ražojošu saimniecību, tur nav problēma, vai uz lauka ir kāposts vai kartupels. Tur nav problēma, aizjot inspektors uz lauka, to saprotu, arī jūs sapratīsiet, kad jūs piebrauksiet pie šāda lauka, to arī jebkurš sapratīs, bet ja ir jāpiebrauc pie lauka, kur šo iesēto kultūra augu ir jāmeklē, tā tikai tāpēc arī tā norma ir iestrādāta, jo pieredze lauka atbalsta dienestam tiesvedība ir ļoti liela, līdz ar to, turpretī prasa juridisko pamatojumu, tad tas arī tas mums palīdz tiesā aizstāvēt mūsu pieņemtos lēmumus, un mūsu pieņemtie lēmumi ir patiešām absolūti pamatoti. Skaidrs, Mārim Bebrim par šo laikam ir jautājums vai piebildi, lūdzu. Nē, pozīcija ir skaidra. Valstī jābūt taisnībai. Lai viņi varētu pierādīt savu taisnību, ir jāpieņem tādi noteikumi, kas nav iespējami argumentēt pretīm. Jo šī gadījumā ir iestrādāti šajā, konkrētajā situācijā. Pagājušajā gadā bija normatīvs 50% no kultūra augiem, jābūt dominantei, kas pierādās caur 50%. Tas ir 50% jābūt vairāk, bet kā vienīgais kritērijs ir noteikts skaits. Nekādu citu kritēriju nav. Tas nav tā, ka aizbrauc pie lauka malas un paskatās, jā, te ir vairāk, tev viss ir kārtībā. Diemžēl tā nav. Vienmēr ir iespēja pateikt, labi, tev ir kārtībā, ejam un skaitam. Jo likums prasa skaitīt. Šī gadījumā gan skaidrojumi, kas ir no zemkopības ministrijas, nosaka to, ka brauc kontrolējošā iestāde un skatās uz lauku. Ja uz šī lauka dominē kultūra augs, viss ir kārtībā. Ja uz šī lauka nedominē kultūra augs, tad taisa paraugu laukums un notiek skaitīšana. Realitāte ir otrādi. Braucot uz lauku, kontrolētāji nosaka, ka kultūra augs nedominē. Nekāda skaitīšana nenotiek. Savukārt, ja kultūra augs dominē, tad tiek likt ārā paraugu laukumi un tiek skaitīti. Ja mēs tā paskatāmies pēc tīri
pēc visiem pētījumiem, kas mums Latvijā ir veikti saistībā ar nezālēm, viņi veikti vairākus gadus pēc kārtas, mēs vērtējam monitoringā, kādas nezāles ir, cik daudz ir kaitīgās nezāles, cik daudz ir vējās un vispārējais. Ir nosacināts, ka konvencionālajās saimniecībās vidēji ir no 50 līdz 130 nezālēm uz kvadrātmetru. Un tas ir visās saimniecībās, pat tās, kas izmanto pareizi ķīmiju, pat tās, kas veic agrotehniskos pasākumus un tā tālāk. Tas nozīmē, ka šis skaits ir garantēts uz 1 kvadrātmetru. Ja ir izsējas norma kultūraugam, kas ir zem 50, kā pupas, zirņi, rapsis vai vēl kaut kas, tad viņš pat teorētiski nevar būt proporcijā noteiktajā ar likumu. Tas ir runāja tieši pēc tā, kā ir ielikts likuma normatīvajos pantos. Un bioloģiskajās lauksaimniecībās savukārt šīs nezāles ir vismaz 2 reizes vairāk nekā konvencionālajās. Tas ir runa tikai par statistiku un statistiskajiem datiem. Ja mēs pieejam pie likuma burta un pārbaudam tā, kā likumā ir teikts un tā, kā ir prasīts. Kā rezultātā sanāk, ka pie šīs normas tu nekad nevari pierādīt savu taisnību. Anna. Nē, nu, ko Kā man ir ar tur to pateikt, likumu pie būs? šīs normas, es domāju, mēs ļoti labi pierādām un apsaimnieko tās platības, tur nevienam nav nekādu problēmu, bet tur, kur ir neapsaimniekotas un tur, kur mēs nevaram atrast šo kultūra augu, šo ķimeni, šo koriandru, šo mārdaci, jā, tad mums pastāv tā iespēja noņemt šos paraugus un tā kā mēģināt saskaitīt šos kultūra augus, bet diemžēl es pati esmu bijusi uz šiem laukiem un redzējusi, tur taču pat nav ko skaitīt, tur jau nevar to ķimeni atrast, atvainojiet Es mani. atvainojos, mēs piedalījāmies, jūs sakat, bijāt redzēt, es arī redzēju, kad saskaitu uz lauka 40 ķimenes un 100 nezāles. Nu, tas ir 1 kvadrātmetrā no 2,8 hektāriem. Pārējos kvadrātmetros šo ķimeņu vienkārši nav. Ja es domāju, Nē, šeit tas nav ir ko runa par diskutēt, to, šeit nav ka- ko ņemties. Lauka atbalsta dienests atbild par to, lai mēs atbalstu samaksātu tiešām par tiem laukiem, kur šis kultūra augs aug, nevis tur, kur šī kultūra auga nav. Jo atvainojiet mani, lai bioloģiski saimniekotu zeme ir ne tikai jāuzdara un tad kaut kādā veidā tur kaut kur jāpasēj tā ķimene vai tas koriandrs, bet tomēr tā augsne jāsastrādā un jāiesēj tā, kā šim kultūra augam ir jāaug. Un tad arī nekad nav problēma, ka mēs šo kultūra augu redzam un šie lauki ir atbilstoši. Protams, ka bioloģiskais ir nezāļaināks nekā konvenciālais, bet tas ir tikai normāli. Tur mums nav pilnīgi nekādu strīdi ar saimniecībām, kur mēs nespējam atrast kultūras. Strīdi ar saimniecībām, kuras mums saka, ka šeit ir papuve, bet mēs aizbraucam tur un redzam, ka tur ir nepļauta pļāva. Ja tikai ar dažām saimniecībām mums ir šādi strīdi, mēs turpināsim strīdēties. Mēs šeit bebrakums varam sarunāties krustu šķērs un lauka atbalsta dienas paliks pie sava viedokļa. Jums tur, diemžēl, tajos laukos, kurus jūs mums arī tagad pārsūdziet, nav šo kultūra augu, nav augsne, ir tā sastrādāt, ka tur viņi arī nevar būt. Šī gadījumā jau nav pretenzija pret lauka atbalsta dienestu nekāda. Šī gadījumā pret lauka atbalsta dienestu nav nekāda pretenzija, jo lauka atbalsta dienestu pilda savu funkciju un pilda viņu lieliski. Nu, jā, Šī gadījumā ir pretenzija pret to, kāpēc tiek iestrādāt tādu noteikumu. Šo mēs laikam šodien neatrisināsim. Bet ļoti tiešai atrisināms jautājums, ka mēs šeit vienkārši pat neredzējuši laukus, mēs pāriet tos laukus neesam redzējuši, to neatrisināsim. Mēs runājam tiešām par tām problemātikām, par tiem noteikumiem. Skaidrs, ka ir ko pārdomāt. Es saprotu, ka vēl ir kādi no pēdējiem jautājumiem. Ir daži specifiski jautājumi, bet varbūt, ka cienījamie skatītāji šos jautājumus mēs pārsūtīsim Annas kundzei, un tad šeit ir arī e-pasta adreses, un jūs visi saņemsiet noteikti arī atbildes uz šo. Vienīgi es gribētu Elīnai, ir jautājums arī jums. Cilvēks ir atvēris mājas lapu Svaiga LV, un viņš tur redz arī visādus importus un banānus, un ko tur vēl viņam tas tā bišķi tā kā nevisai patīk, tā kā pozicionējas tā kā vietējā produkcija. Kā īsti ir? Šodien mēs ļoti daudz runājam par audzētājiem un ražotājiem, bet ir tā, ka Svaiga LV saved kopā šos audzētājus un ražotājus kopā ar pircējiem.
Mēs esam tirgus orientēts uzņēmums, un mēs klausāmies mūsu pircējos, visu laiku meklējam šo atgriezenisko saikni, lai piedāvātu tieši to, kas pircējiem ir nepieciešams, lai arī mēs kā uzņēmums varētu augt un attīstīties. Un viens no tiem, ko mēs sākotnēji, ja darbību sākām pārstrādāt tikai ar bioloģisko produkciju, sapratām, ka šī niša ir daudz par šauru, ka cilvēki, kuri nāk, tā kā jau es arī iepriekš teicu, nāk veikalā, viņi meklē, lai viņi varētu nopirkt visu vienu vietu. Ja viņš šo laiku ir veltījis no sava dienas laika iepirkumiem, viņš vēlas visu produkciju nopirkt vienu vietu. Un tāpēc arī mēs esam gājuši šo ceļu, pretim nodrošināt šo arī bioimportu produktus. Un tie bioimportu produkti tiek izvēlēti tādā veidā, ka pirmkārt tie ir produkcija, kas Latvijā vispār neaug, netiek audzēta un visdrīzāk nekad arī neaugs. Otrkārt, tie ir produkti, kas vienkārši Latvijā dēļ sezonas nav pieejami. Un ir tā, ka cilvēki ne visi ir gatavi ēst vairākus mēnešus tikai sakņaugus, kas Latvijā glabājās. Viņi vēlas ēst šos salātus, augļus, un lai šī maltīte būtu sabalansēta un bagātīga. Un trešais, protams, ir, ka ir arī kaut kādi atsevišķi produkti, bioloģiskie, kas no Latvijas zemniekiem mums vienkārši nepietiek apjoma dēļ. Un tāpēc mēs arī piedāvājam bioimportu produktus, lai cilvēki šos produktus varētu savām maltītēm izmantot. Tā kā, Ja, paldies. Es vienkārši arī noklausās, jūs sapratu, ka jūs ejat tieši to pašu ceļu, ko arī Rietumē Eiropā bioloģiskās tirgotāji iet. Un arī Hamburgā bija pie tāda Grüne Küste uzņēmums, kurš nonāca pie tā paša secinājuma, ja, ka ziemā ir produkti, kas Vācijā neaug uz vietas, bet arī tāpat tur banāna, apelsīni, bet visi bioloģiskie. Tāpat tieši iet to pašu ceļu esat izvēlējušies, jūs man par to tikai prieks. Mēs varam laikam diskusiju pamazām arī noslēgt. Jā, man prieks, ka tiešsaistē iesaistījās daudz mūsu skatītāju šobrīd. Es ceru, ka portāls Laukos LV būs par tādu domu apmaiņas vietu, viedokļu apmaiņas vietu arī turpmāk. Ne tikai tajos brīžos reizes ceturksnī, kā Ingrīda ieplānojusi ir apaļā galda diskusijas līdzīgi šai, bet tas būtu arī ikdienā, kad jūsu jautājumi tur var nākt, jūsu viedokļu pārspriedumu, un tā tad būtu tā vieta, tā platforma, kurā jūs varat iegūt ne tikai jaunākās ziņas, bet paust arī savu viedokli un varbūt arī apmainīties padomiem, ko un kā labāk audzēt un darīt. Šodienas diskusijas gaitā paldies arī jums visiem, kas esat atnākuši un šeit klāt. Mēs ar tādu izpratni un ar gandarījumu konstatējam, ka bioloģiskie lauksaimnieki ļoti apzināti iet un aizpild savu nišu un strādā un ļoti labi redz ne tikai tās šaurās vietas, kur jūs esat šobrīd atdūrušies, bet arī nākotnē, kā jūs varat tālāk attīstīties. Un, ja esat nonākuši pie tā, ka varbūt jums kopā sanākot ar saviem biedriem, varbūt ar nebiedriem, palīdzēt veidot šo te politiku, kāda būs pašiem jums bioloģiskā lauksaimniecībā, vai tā būs stratēģija, vai plāns, vai prasības saraksts pret zemkopības ministriju. Tas tad tālāk jūs ieskatā ir, bet es redzam, ka šī virzienā jūs domājat, un ja jums ir nepieciešama lielāka sabiedrības iesaiste, tad mēs atkal savukārt no savas puses visi lauku avīzes izdevumi, gan Latvijas avīze, Agrotops, Praktiskais Latvietis, un, protams, ar Laukos LV esam jūsu rīcībā. Paldies jums visiem, paldies, ka skatījāties, paldies, ka klausījāties, un jā, tiem, kas ir klāt, šeit ir lielākas priekšrocības nekā tiem, kas sēž pie ekrāna, jo pašlaik kamerai otrā pusē tomēr vēl ir klāti galdi. Jā, paldies visiem, paldies līdz nākamajai reizei. Visu labu!